Šodienas raidījuma tēma – kā pieņemt bērnus no iepriekšējām attiecībām. Par šo tēmu rosināja mums runāt tieši skatītāji. Un tas, ko mēs ar Jāni esam sapratuši raidījuma izstrādes laikā, ka šī ir tēma, ar ko noteikti domā un runā pie pusdienu galda, bet šī tēma nav gana daudz izdiskutēta. Un arī tas, ko mēs sapratām, ka cilvēki ir gatavi dalīties ar savu pieredzi, bet nav gatavi par to runāt publiski. Un arī mēs saņēmām diezgan daudz komentārus un informāciju sociālos medijos, lai arī paši varētu izglītoties dziļāk par šo tēmu. Jā, un šo raidījumu atklāšu es ar savu stāstu. Es devos pie Evijas, un Evijai ir gana plaša pieredze, ja mēs runājam par šo bērnu attiecību jautājumu. Evija pati ir augusi šķirtā ģimenē, un viņa var paskatīties to savu pieredzi, kāds ir bijis viņai kā bērnam, un savukārt arī tā otra puse ir viņas pieredze kā mammai. Viņai ir šķirta laulība. Laulībā bija dzimusi meitiņa, un savukārt šobrīd jau viņa ir jaunās attiecībās, kur arī ir otrs bērniņš ienācis ģimenē, un līdz ar to viņa var tā kā pastāstīt un saredzēt, kas ir tās lietas, ko viņa gan kā bērns ir paņēmis savā pieredzē kā liels jau cilvēks, lemjot par šīm lietām, gan arī par to, kā viņai šis process ir veicies, jo, kā mēs saprotam, tajā brīdī, kad ir jaunas attiecības un ir bērni, ir gana daudz iesaistītās puses. Un tad Skatāmies. Tagad es dzirdēju tavu ierakstu, un pirmais man bija, beidzot. Tā kā kāds par to runā, jo izvairās par to runāt, daļai baidās nosodījumu, manuprāt, cilvēki. Un, ko es esmu pati pamanījis, pie manis bieži griežās cilvēki, jautājumu, ko man darīt, ja? Ir tagad tā. Un pirmais jautājums, bet ko ar bērniem? No lēmuma pieņemšanas līdz tam, ka tu aizēji līdz sarunai ar savu bērnu, ir ļoti daudz, kam jāaiziet cauri. Ir tev pašam par sevi kaut kas jāsaprot, un tad ir tā komunikācija ar bērnu. Par cik es esmu pats uzaudzis bērns, kuram vecāki izšķīrās, ka es biju maziņa, man varbūt bija mazliet vieglāk saprast, izprast savu bērnu. Man bija numur 1. Es nesapratu pieaugšo dzīvi, bet man bija svarīgi, lai mamma ir laimīga. Ar bērnu, nestoties to, ka viņai bija 1 gadiņš, es ar viņu runāju, jo, manuprāt, ir muļķīgi uzskatīt, ka bērns maziņš neko nesaprot. Un tas, ko es darīju, es ar viņu ļoti nopietni par šo runāju, un galvenais, ko es uzsvēru, kad nemainās mīlestība pret viņu. Es mīlu, tētis mīlu, tur nekas nemainās. Man mamma iedeva ļoti labu padomu šajā jautājumā, kad viņa teica, Evija, vienmēr atceries, kad lai vai kas jūs dzīvē notiek, lai vai kādas jūs attiecības iegriežās vai strīdi vai kas, nekad nerunā neko sliktu savai meitai par viņas tēti. Numur 1. Un tajā brīdī, protams, tās emocijas liekas, kā es to varēšu izdarīt. Un mēs vienojāmies ar meitas tēti, mēs viens par otru neko sliktu neteiksim. Neveido šo manipulāciju caur bērnu, lai it kā viens otram kaut ko izdarītu. Un tas tiešām mums ir nospēlējis ļoti lielu lomu mūsu attiecībās līdz šim brīdim. Un, protams, tas bija kaut kāds ceļš, kad tu atļauj tam bērnam būt, tu atļauj viņam priecāties patiesībā par dzīvi, mīlēt abus vecākus, pavadīt laiku ar viņiem abiem. Kā šobrīd tev ir jaunas attiecības un arī ienācis ģimenē vēl viens bērniņš? Kā tu tagad redzi arī skatoties šīs iepriekšējās attiecības, bērns un iepriekšējām attiecībām un šī diena? Jā, ir, protams, tā atšķirība. To var just. Es domāju, ka piekritīs ne man kā mammai, man ir abas meitas vislabākās pasaulē un mīļākās, bet var pamanīt, ka tas nav vienkārši tāds standarta modelis, ja, kad ir vecākajai meitai ir tētis, ja, ar ko es esmu izšķīrusies, un mums ir tētis arī mūsu ģimenē. Man vecākā meita pati pieņēma lēmumu, ka viņa sauks abus divus par tētiem. Tas bija viņas lēmums, es to pilnībā akceptēju. Jo es arī pati no savas pieredzes uzskatu, ka tētis ir tas, kurš par tevi rūpējās, ja, kurš tevi atbalsta, kurš tev sniedz palīdzīgu roku. Ja, nevis tikai tas, kurš ir pasē ierakstīts. Bet kā viņa, piemēram, tad, kad ienāca meitiņa otra arī, ja? Ienāca otra meita ģimenē, attiecībās, jaunajās, kā vecākā meita nebija šajā brīdī kaut kāds
bija. Triggerpunkti. Viņi kā ļoti gaidīja, viņi ļoti prasīja. Bet, kā jau mēs zinām, ir tā ekspektācija, kā viņa domā. Viņa taču neiedomājās, kā tas būs, ka tas paņems kaut kādu laiku, uzmanību. Ja? Īstenībā tas pats ir tad, kad ienāca, kad mēs bijām divatā, ienāca mans vīrs mūsu ģimenē. Arī viņai kā patika, viss bija super forši. Līdz man vīrs saka, ka, tā, kad tu neesi tuvumā un klāt, viņa man ar lietusargu parasti uzšā, jā. Jā, un tas bija brīdis, kad es sapratu, hei, laikam nav tā, kā es to redzu no malas, jā. Un cik viņa bija veca tajā brīdī? 4 gadi. Tātad jau tās gan apzināts, tas jau ļoti tāds, ka viņa apzinās, ko viņa dara. Jā, tieši tā, un tad es ar viņu izrunāju, un tur es pamanīju, ka bija tā galvenā nianse. Tas nemaina to, kā es tevi mīlu. Jā, es mīlu, es esmu laimīga arī ar savu partneri vīru, bet es viņu mīlu savādāk. Viņš ir pieaugušai, tā kā mūsu pieaugušo attiecības. Bet es tevi ļoti mīlu tāpat, tā kā bez nosacījuma. Un viņai vajadzēja to dzirdēt. Viņai vienkārši vajadzēja to dzirdēt, un viss tas beidzās momentā. Kā tev vīram, tavam otram vīram, es saprotu, viņam nebija bērnu no iepriekšējām attiecībām, tu nāci un kā viņam bija šo pieņemt? Vai tu kaut kādā veidā izjuti, vai to, kad viņam nav tā, pieredze ar bērniem, vai bija kaut kādas no viņa puses, komentāri, reakcijas, jo viņš nebija to izdzīvojis. Jā. Protams, to var pamanīt cilvēkiem, kuriem nav bijuši bērni, viņiem gan dienas ritms, tādas elementāras lietas jau ir tā kā savādāks. Viņš, protams, ļoti centās, ka es ļoti novērtēju, viņš veidoja šīs attiecības ļoti apzināti, viņš ar viņu pavadīja laiku, gāja ārā, kaut kādas tādas lietas darīja, kas tā kā, lai viņi arī satuvinātos, un tas viņam jau deva kaut kādu daļu pieredzes, bet teiksim, tas, kas ir viss jau, ka bērniņš tikko piedzimst un ienāk mājās, tā kaut kāda sadaļa ir iztrūkus, līdz ar to neveidojās tik ļoti tāda, manuprāt, tā saikne, kad tu jau esi jau no tās pirmās dienas. Un manuprāt, tāpēc bija ļoti vērtīgi, un es domāju, ka daļai arī tas mans lēmums pret otru bērnu arī bija tas, lai viņam ir šī pieredze, ka viņš var arī pieredzēt, kāds ir bērniņš, ka tikko ienāk ģimenē, kā mēs to visu veidojam. Un, protams, ir lieliski, ja to var izdarīt tā, ka viss ir pašsaprotami, viss pats no sevis notiek, bet pati zinu droši vien, ka ir vajadzīgs piestrādāt pie tām lietām. Jo viņš kā tētis, vispār es nesen nopriecājos, ka man ir lieliski tēti abām meitām. Es vienkārši esmu tiešām ļoti pateicīga un laimīga, ka tas tā viss ir sanācis un ka viņi abi ļoti cenšas un centība, acīm redzot, ir tā atslēga tam visam. Kad viņiem ir vēlme gribēt būt, neatkarīgi no tāda, kāds mums ir tas ģimenes modelis vai vispārējais, jo šobrīd tie bērni ir mazi, bet viņi izaugs lieli, ko tad, Tas lielais arī tāds jautājums, ko mēs savā raidījumā jautājam par to, vai pieņemt bērnu un iepriekšējām attiecībām var kā savu bērnu. Respektīvi, iemīlēt. Tas būtu tā skarbi skan, bet vai tiešām var to līdz galam iemīlēt? Kā pēc tās tavas pieredzes un redzot to savu modeli, vai tev ir tā sajūta, ka var šo izdarīt un, kā sacīt, to ģimenīti veidot? Tas, ko es redzu, to ir iespējams izdarīt. Ja tu vienkārši noņem nost jau kādus pareizi, nepareizi un visus tos blokus, bērns ir bērns, viņš ir bērns pats par sevi, ja tu dzīvo ar viņu ikdienā kopā, tu viņu jau tā mīli. Vai tu viņu mīlēsi tik ļoti kā savu mīlestīgu bērnu? Es nezinu, bet es arī uz to neuzstāju. Es savu otru tēti mīlu tikpat stipri kā savu īsto tēti, tāpēc, ka viņš ir bijis gadiem, un es viņu ļoti cienu, un es viņu mīlu, tāpēc, kad tā tas ir izveidojies, ka es viņu redzu kā savu tēti. Bet, ja cilvēks saredz to savādāk un visu laiku dala mans bērns vai tavs bērns, tad droši vien, ka tur ir mazliet savādāk. Mēs, protams, neesam utopiski un saprotam, ka arī šobrīd ir pāri, kas apsver vai ir uzsākuši šķiršanās procesu. Un arī sarunā ar Eviju viņa par šo runā, un ir tādi galvenie 3 ieteikumi, ko viņa vēlas nodot citiem vecākiem, kuri šo piedzīvos. Tā pirmā lieta, ko viņa saka, ir nepalikt tajās emocijās, respektīvi tajās šķiršanās emocijās, bet tikt galā ar tām un ar sevi sakārtot savu iekšējo pasauli. Un otra lieta ir komunikācija, runāties un arī nodot bērnam to, ka vecākiem nav ko dalīt. Viņi bērnu nedala, bērniņš ir, bērniņam ir abi vecāki,
Vienkārši pieaugušiem ir savā pieaugušā veidā jāsaprot, kā turpmāk dzīvot. Savukārt trešais, viņas ieteikums jau ir saistīts ar mājvietu. Vienmēr nonāk līdz tēmai, kā mēs tagad, pie kura dzīvos, vai nedēļa pie viena, nedēļa pie otra. Es nevienu nenosodu, es pati esmu mēģinājusi dažādi, un līdz es sapratu, ka ir noteikti ļoti vērts padomāt par to, vai jūs viņu dalat sava ego dēļ, vai tiešām bērns tā grib. Jo, kad es padomāju pati, kā man būtu dzīvot nedēļu vienā mājā un nedēļu otrā mājā. Īsti nav māja. Jā, un gadiem to darīt, rodas vienkārši trauksme, jo tev nav māju tieši tā. Tie ir tā 3 lieli bloki, ko es noteikti iesaku apdomāt. Tad tā tava pieredze rāda, ka ir šī viena mājiņa, kā saka, viena māja, viens vecāks, pie kā tāds patstāvīgā dzīve un tikšanās ar otru vecāku. Jā, organizē abi kopā, un tas nav, kad es esmu dzirdējis ļoti daudz, saka, tad es esmu tikai brīvdienu tētis. Nē, tā nav. Mēs organizējam, vai ir kaut kādi vakari, vēl kaut kas, bet pa nakti bērns paliek vienā mājā. Jā, es nesaku neko, ka brīvdienās arī mana meita brauc brīvdienās pie tēta un tā, viņš atbrauc viņai pakaļ, viss ir kārtībā, bet bāzē viņai ir viena māja. Jā, tas arī ir mana tāda vislielākā atziņa, kur es sākumā jūtu, ka es pieļauju kļūdu ar šo, jo bērns palika trauksmēns. Jā. Paldies tev, ka tu padalies, un manuprāt, tās atziņas, ko tu esi iedavusi, ir kā ceļa maize noteikti. Arī tiem vecākiem, kas šobrīd domā, kā man runāt ar bērnu vai ko darīt, tā kā liela pateicība tev. Paldies! Zini, Jāna, es varbūt teikšu tā, ka tie nav jaunie vecāki. Te noteikti ir jāšķir, mēs esam jaunie partneri. Es savukārt aprunājos ar ģimenes psihoterapijas speciālistu Jolantu, kura ikdienā strādā ar ģimenēm, kuras saskarās ar šķiršanās procesu. Sveika, Jolanta! Prieks, ka atsaucāties mūsu raidījumam. Šodien nopietna tēma, kā pieņemt bērnus no iepriekšējām attiecībām. Mēs zinām, ka daudzas ģimenes mūsdienās tiek šķirtas, bet kā mums jauniem vecākiem, kuri varbūt arī ikdienā saskarās ar šādu lietu, kā tad pieņemt iepriekšējos bērnus un padarīt par savējiem un arī labi izaudzināt? Jautājums tiešām ļoti sarežģīts, jo tas ir viens no grūtākajiem jautājumiem arī, ar ko es saskaros savā terapijas praksē. Tad mans jautājums ir, kāds ir jūsu gaidas, kā tavs partneris izturēsies pret taviem bērniem? Ja, tātad, kā viņš izturēsies pret taviem bērniem un ko es sagaidu, kā tu izturēsies pret maniem bērniem. Un te ir jautājums arī par to, cik es esmu gatavs ar pacietību, ar mīlestību, ar tādu drosmi, ar dažādiem izaicinājumiem, būt šajās jaunajās attiecībās, kur būs bērni. Negaidīt no tā bērna, kad viņš tev pieņems kā tēti, mammu, ja? Un arī man nebūtu tēti mammai tagad tajās jaunajās attiecībās. Ja? Un bērni parāda savas emocijas. Viņi var dusmoties, viņi var tur būt arī ļoti mīgi, viņi var izrādīt dažādas emociju gammu. Un tad tas pieaugušais, ja viņš ir tāds veselīgais pieaugušais, ja? Kā viņš ar savām emocijām tiek galā. Jo bērns var pateikt, tu neesi nekāds tētis man, ko tu te dari, ko tu te gribi? Man nekas neesi, jā? Tu nekas neesi. Ja? Vai arī pat viņš var teikt, tu esi man baigi labāks nekā mans tētis. Ir tāda raksturīga situācija, kad bērns var censties iestāties šajās attiecībās un grūst to jauno tēti mammu ārā. Projām. Ja? Un te vecākiem ļoti svarīgi ir saprast, ja, kad kas ir tas, es negribu tevi, man nevajag tas, kāpēc, es negribu, lai tu precies, vai tu dzīvo kopā, vai man tāpat ir labi. Ja? Un tas bērns tajā brīdī, viņš ir apjucis, viņš ir nobijies. Ja? Un tad ir tas jautājums, kas es to negribu ir.
Un te arī ļoti vecākiem, tā kā saku, pievērsiet uzmanību tur tie, kādas ir tās attiecības, kādas ir starp jums, kā starp partneriem jaunajiem. Vai viņas nav ļoti ātri tie ienākušas mūsu dzīvē, ja? Vakar izšķīros, pēc pusgada man ir jauns partneris, ja? Jo tas bērns ir apjucis, jo tie bērni ir, viņi dažādi parādi. Un te noteikti ir atšķirība arī, vai tas ir mazais bērns, kur mēs varam tā kā redz, kur tev jauns tēvs vai jauna mamma, ja? Un atšķirības ar pusauģiem, jo pusauģi taisa diezgan liels tāds tračs, ja? Tas ir tas, ko es teicu, ja? Nē, tu te nedrīkst būt, ja? Nenāc manā istabā, kas tu man tāds esi, ja? Nepieskaries manai mammai, ja? Es nedzīvošu ar tevi kopā, es iešu reku pie tēta vai pie mammas, ja? Jo ir jau arī raksturīgi, ka tas pusaudzis var dzīvot gan pie tēta, gan pie mammas arī, ja? Kas ir tajās, gribētu teikt, pieļautās kļūdas, biežāk pieļautās vecāku jauno vai jaunās ģimenes, ja, vecāku pieļautās kļūdas, kad notiek šādas situācijas? Zini, Jāni, es varbūt teikšu tā, tie nav jaunie vecāki. Te noteikti ir jāšķir, mēs esam jaunie partneri. Ja? Manam bērnam ir mamma vai tētis, un tad ir svarīgi, kādas ir manas vecāka attiecības. Ja, vai tur ir sakārtot šīs attiecības. Ja? Jo te jau tam bērnam un arī tā jaunajai ģimenei mainās tik daudz, kas komunikācija, tradīcijas, te daudz kas arī. Ja? Un te jau arī, ja tātad, vai man ir attiecības ar bērnu, teiksim, tēvu, kā vecākam. Jo bērns jau ģimeni nezaudē, tā nav jaunā ģimene. Ja? Bērnam ģimene ir mammas attiecības ar bērniem, tēta attiecības ar bērniem. Tad tas, ko jūs sakāt, ir, ka bērnam ir ļoti būtiski, kādas paliek attiecības ar mammu vai tēti. Jā. Būtiski, jo viņam ir tā baila zaudēt to tēti, mammu. Protams, mēs te varam runāt, ir dažādi piemēri, vai tu tētis grib, vai mamma grib arī, bet viņam ir būtiski, jā, tātad to savu identitāti, un tad ir, kas tad tu man esi? Man taču ir tētis, man taču ir mamma. Un vecāki, un ja mēs runājam par šķiršanos, tas jau ir tā, kā vecāki, kā viņi ir izšķīrušies. Ja? Jo mēs jau zinām, cik daudz arī tās šķiršanās ir ļoti tādas ilgstošas, ja? Kur pamatā ir fokus uz visu ko, bet ne uz bērnu, kā bērns jutīsies arī. Ja? Kādi būtu varbūt tie padomi, kā vecākiem risināt šīs lietas? Lai bērnam būtu labāk. Mēs esam egoistiski, vecāki, jā, bet bieži vien, jūs jau minējāt, bieži vien mēs aizmirstam par bērnu, domājot par sevi, par savām mantas dalīšanām pārējo. Ko darīt, lai bērns justos labi un lai šo te procesu mierīgāk izdzīvot cauri integrētos? Tā ir tā drošība bērnam, ka tētis, mamma nepazudīs. Jā, tā ir tā. Kā es izveidošu ar tevi tās attiecības. Ja? Man nepatīk tie grafiki, ko mēs ierodamies ar saviem grafikiem, kad būs tēta dienas, mammas dienas. Es tā mīkstinu. Tā tad ir tēta dienas, ir mammas dienas. Ja? Bērns zina, ja? Un tētis vai mamma viņu nedrīkst piemānīt. Tas ir tas, uz ko es teicu, ja mums ir šī nedēļas nogala paredzēta kopā ar tēti vai ar mammu, tad es nepiemānu. Ja? Un lai vecākiem arī nebūtu tāda sajūta, kad tas tētis vai mamma tātad grib to bērnu raustīt, ja? Tas arī bērnam iedos to drošību arī. Es neko nesaku sliktu par tēti, es neko nesaku sliktu par mammu. Tajās mājās ir savas, teiksim, nosacīti noteikumi, mēs nekritizējam. Ja? Un tas pats ir arī tajās jaunajās attiecībās, kas mums izveidojās arī. Ja? Es nenoniecinu, teiksim, ja tu esi mans jaunais partneris, tu nenoniecini iepriekšējo. Jā. Mēs cenšamies savstarpēji pārrunāt, kas tad notiek, kā labāk, ja? Ko es ievēroju, kā mums sadarboties. Ja? Un tas arī ļoti svarīgi ir, kad mēs tajās jaunajās attiecībās paliekam kā pāris arī, ja? Bet fokus arī ir kā taviem bērniem. Ko es tev varu tur es esmu ieraudzījis, kad viņš tur es nezinu, tur nekārto istabu. Es tur nejaucos iekšā, ja? Bet noteikumi tik un tā ir mūsēji. Mēs pārunājam, kā mēs to darīsim, ja? Viņš man pateica, ka tu nenāc te, ja?
Ok, jā, tātad tu tagad viņam pasaki, kā viņam pret mani izturēties. Un te ir atkal noteikti, Jāni, tas jautājums par tādām cieņpilnām attiecībām. Ja? Un tam bērnam, kuram tā ģimenīte, tur tie vecāki vairs nebūs zem viena jumta, viņi sprākst kā bombas. Jā, maziņais pieņems vienkāršāk arī, ja? Un viņi sprākst, un tos sprādzienus mums ir pacietība. Kas notiek? Kas tad būtu varbūt tās vecākiem, par ko padomāt, lai tā pieņemšana būtu cieņpilna, kā jau iepriekš minējām? Pirmkārt, pašam par sevi arī. Kāds es esmu? Cilvēks. Ja? Ko es varu iedot arī tam bērnam, kurš tagad nav mans bioloģiskais bērns, ja? Bet viņš ir kāds es esmu cilvēks. Kā es izturos pret viņu. Ja? Kāda man komunikācija, ko es domāju par audzināšanu arī, ja? Audzināt, attīstīt, tas nozīmē. Ja? Ko es došu tam puisītiem vai meitenītiem, es runāju vairāk par tādiem mazākiem, jo man arī noteikti tam jaunajam partnerim ir ļoti daudz kompetences. Ja? Es varu viņam arī mācīt kaut ko to. Mēs varam varbūt iet futbolu spēlēt, spēlēties ar lēlēm arī, ja? Ko nedarīja viņš iepriekšējās. Ja? Ja? Un tas arī tāds ļoti veiksmīgs sadarbība arī, ja es apzinos, ka man nav jābūt, jākopē tētis mamma, ja, ka tagad es būšu, ja. Es nedrīkstu gaidīt no savu partneri, bet tam partnerim ir jāspēj, ka viņa loma arī būs šajās attiecībās arī tā atbildība, ko viņš uzņemsies par jauno ģimeni. Sarunā Jolanta jo īpaši uzsvēra prieku par tiem vecākiem, kuri jau saulaicīgi pirms šķiršanās atnāk uz konsultāciju, lai saprastu, kā turpināt būt vecākiem arī pēc šķiršanās. Vecāki šķiras pāris. Ja, tātad palikt vecāku lomā, tas būtu. Ja. Iekāpt bērnu zābakos, sajusties, kā bērns jūtas šobrīd, jo tikai vecāks zina, kas manam bērnam ir labākais. Un tā ir komunikācija. Ja, ja nevar paši tikt galā, meklēt noteikti atbalstu, vai tas ir psihologs, psihoterapeits, ja? Tātad, bet neraustīt to bērnu. Ja? Necīnīties, kurš labāks vecāks. Kāds būtu novēlējums tiem jaunajiem vecākiem, kuri ir sanākuši kopā un kuriem ir līdzi jau bērniņi vai vienam vai abiem diviem, kā labāk integrēt šos bērniņus? Pacietība. Sarunāties. Ja? Vērot, sajust, darīt to ar mīlestības valodu. Nesteigties noteikti. Ja? Bērns nevar uzreiz pieņemt jauno situāciju, tur ir vajadzīgs laiks. Ja? Es nevaru uzspiest. Ja? Pacietība un komunikācija. Pacietība, komunikācija, un mīlestība. Un tad veidosies mums jaunas šīs attiecīgas ģimenes un ģimeniskas attiecības ar bērniem. Man ir liels prieks, ka šajā raidījumā mēs guvām ļoti personiskas un arī tādas vērtīgas atziņas un iedevām, manuprāt, ceļamaizi tiem pāriem, kas varbūt ir šajā procesā, ko sauc par šķiršanos, jo, protams, mēs nedzīvojam tādā utopijā, ka tas nenotiks. Tas notiek un notiks. Savukārt, pēc sarunas ar Jolantu, manas tās galvenās atziņas ir par to, ka neskatoties uz faktu, ka Latvijā tiešām aptuveni puse ģimenes tiek šķirtas, salīdzinoši daudz vecāki arī pirms jau zina, ka šķirsies, atnāk uz konsultāciju un mēģina saprast, kā turpināt būt labiem vecākiem. Un tas ir ļoti svarīgi, lai arī bērnu netraumētu un arī vairāk bērnu integrētu jaunajās attiecībās. Jā, jo tas arī Evija sarunā, ko mēs runājam, arī par to teica, cik ir svarīgi tomēr tev pašam vispirms kā pieaugušajam tikt galā ar tām savām emocijām. Iekšā noteiktajā procesā dažādi dusmas, neziņa, kā būs tālāk. Bet ja tu kā vecāks vispirms ar sevi tiksi galā, tad noteikti tu arī savam bērnam varēs iedot to drošības saliņu, jo
tas jau ir svarīgi saprast bērnam, jo abi vecāki paliek. Mainās vienkārši tas tālākais modelis, kā šie vecāki sadzīvo tajā ikdienā kopā. Un kas man tā ļoti spilgti tiešām ir palicis arī, ko noklausoties interviju ar Jolantu par to, kad vecāki ir vecāki. Arī pēc šķiršanās viņi turpina būt bērnam vecāki un ir svarīgi vienmēr viņam to atgādināt. Vecāki tev ir. Vienkārši tas, kas notiek tālāk ar viņu, cik tu kā vecāks esi pieaudzis, lai viņam parādītu to ikdienu, cik viņa var būt arī dažāda, bet tas nenozīmē, ka viņa būs sliktāka. Viņa vienkārši būs savādāka. Un svarīgi, protams, pacietība, komunikācija un mīlestība. Un tikai tā varam mēs pārvarēt šīs grūtības. Nu, ko, uz tādas nots arī noteikti mēs šoreiz varam raidījumu noslēgt, vai ne? Uz tikšanos jau nākamajā raidījumā.